Debes Tēvs, paldies par iniciatīvu, kuras dēļ maza saujiņa, bet tomēr mēs jaunieši varam sapulcēties kopā tālināti un mācīties komunicēt, mācīties iepazīties, atklāt kaut ko par sevi vairāk viens otram. Un arī gribam atklāt no tā, ko tu saki, ko tu mums esi sagatavojis šodien. Dari to nozīmīgu mums katram, lai tiešām varam iegūt, iemācīties, atkārtot, piepildīt sevi ar atziņām no tava vārda. Tieši, kad ir runa par mīlestību un par paklausības darbiem un arī par ģimeni. Esi lūdzu klāt ar mums, vadi mūsu pārdomas, es ļoti lūdzu, lai arī mani paziņas un draugi būtu līdz ar mani kopā un arī palīdzētu man vadīt šo izpēti, lai mēs kopā to varam vadīt. Dod mums domas, kurš teikt un līdzdalīt viens otram un uzdrīkstēties to darīt. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Nu, tad tā. Tad tiešām priecājos būt šeit. Esmu pirmo vakaru, kā jau es teicu arī citiem sākumā. Un vēlos ar jums tad runāt par šo tematu. Angliski viņš saucās love, šī domazīme mīlēt, jeb love mīlestība, parādīt paklausību, jeb angliski bija teikts act of obedience, tā kā tāds paklausības darbs. Cik interesanti mīlestība ir domazīme, jeb tas pats, kas paklausības darbs. Tātad mīlestība un paklausība nolikts tādā vienā līmenī. Man ir sagatavot jautājumi. Protams, jūs tos arī varat pārdomāt paši pie sevis, bet ja jūs arī izteiksiet savas domas citiem, es tikai vienīgi par to priecāšos. Tīri padomāt no savas dzīves sākumā par šādām situācijām. Esat kādreiz mēģinājuši darīt kaut kādu paklausības darbu, kurš jums nepatīk, kur jūs nemīlat darīt? Paklausības darbs, kur jūs īsti nemīlat darīt. Man bērnībā tā bija kartupeļu talka kopā ar vecākiem. Varbūt kāds var pateikt kaut ko tādu smieklīgāku piemēru, vai varbūt citu. Arī no bērnības atsaucoties, vasarā koks bija jālasa. Tad priekš ziemas trūva ievārījumiem un tā tālāk. Jā. Kā jau labs darbs, bet kā negribējās. Man tīpaši tagad vajadzēja lasīt lācenes, tāpēc, ka viņas ir nogatavojušās, viņas tādas mīkstas un nevar īsti viņas pavisam sagrābt rokā. Ļoti grūti lasīt, bet vajag lasīt. Situācija piespiež, bet vecums ir tāds, ka to negribās, un tas viss liekas man personīgi tas viss likās tik garlaicīgi un tik maz trūka pacietības tam. Bet es sapratu, jā, ir darbs, ko uzliek vecāki pildīt, kā paklausīt, bet man tas darbs nepatīk. Un es priecājos, ka arī, ka jūs saprotat, ko es arī izjūtu par šo. Tas bija tātad, mēs pārdomājām, vai mēs esam darījuši paklausības darbus, kurus nemīlam, bet varbūt, vai jums arī bijis tā, ka jūs darat paklausības darbu kādam cilvēkam, kuru jūs tā ne īsti necienat, ja jums viņš neinteresē. Jums galīgi var būt vienalga par to cilvēku, nerūp, nemīlat, teiksim to tā. Es domāju, tas ir arī vēl viens tāds aspekts. Šeit es neprasu jūsu atbildes, bet es esmu sapratis dzīvē, jā, es esmu darījis gan paklausības darbus, kurus es nemīlu, darbus kā tādus, un, diemžēl, esmu nonācis dzīvē situācijās, kur man ir kaut kas jādara no sevis, jāprāt šī paklausība, arī varbūt cilvēkam, kuru, īsti uz to brīdi nemīlu. Jā, kā mēs par to esam jutušies, tā ne īsti.
nav tas piepildījums. Un nav jau brīnums, ka mēs nonākam pie atziņas, ka mīlestība ir šis te lielākais paklausības darbs. Ka nav jēga paklausīt bez mīlestības. Patiesībā man šķiet, ka paklausība bez mīlestības kā tādas, viņa ir nevērtīga. Ka tieši šie darbi, šie acts of obedience, kā bija angliskajā versijā, šie paklausības darbi, ka viņiem ir cieša saistība, ar šo mīlestību, ar vēlmi to darīt, un ka tas notiek aiz mīlestības. Tas bija nedaudz, es ar jums atskatījos uz šo te virsrakstu, tas mīlēt, parādīt paklausību, kā tas iet kopā, kā mēs to esam piedzīvojuši. Un tad vēlos iet tālāk pie atmiņas panta, un ziniet, es nezinu, kā jūs esat iepriekš darījuši, vai jūs esat ņēmuši visu izlasījuši, un tad pārnājuši no lasītā. Mans piedāvājums ir šodien patiesībā koncentrēties vairāk vai mazāk tikai uz šo atmiņas pantu, Jākaba vēstule 1. nodaļa, 22. līdz 25. pants. Pāanalizēt šo pantu, ko rakstīt runā, vairāk iedziļināties tajā, un ja mēs to izdarīsim, tad patiesībā mēs netiešā veidā būsim arī izlasījuši visu pārējo materiālu, kas tur arī ir rakstīts. Tā, es vēlētos aicināt Justu tevi. Vai tu būtu gatavs mums izlasīt šo raksturiet Jākaba 1. nodaļa no 22. līdz 25. pantam? Ok, jā, labi, varu. Tātad, bet esiet vārdu darītāji un ne tikai klausītāji, paši sev maldinādami. Jo, ja kāds ir vārdu klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sev aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Paldies! Taisīsim tādu teoloģijas studentu zinu, mini ekseģēzi. Ne gluži ekseģēzi kā tādu, bet mūsu doma ekseģēzi. Centīsimies analizēt tās domas, iedziļināties vārds vārdā nedaudz vairāk. Ko tad mēs šeit ieraugām? Pirmā doma, skaidri gaiši teikts, esiet vārda dārītāji. Paņemšu izcelšu šo frāzi un iekrāsošu, varbūt kādā citādākā krāsiņā. Labi, šādi. Esiet vārda darītāji. Tad sinonīmu vārdam darītāji. Esiet vārda izpildītāji. Tad šīs uzsaukums frāze konkrēti runā par mūsu rīcību, rīkojieties. Kā mēs rīkojamies. Jautājums, kāda vārda darītājiem mums jābūt? Kas jums nāk prātā? Kāda vārda mums ir jābūt? Vārda darītāji. Dieva vārda darītāji, tas patiesībā ir tas galvenais, bet es arī tur ieraudzīju vēl vienu domu. Arī savu vārdu darītāji, to, ko mēs sākam, to arī darām. Tieši tā, tas, ko es uzrakstīju. Esiet Dieva vārdu darītāji, pats galvenais, bet arī, kā Oskars teica, savu vārdu, savu solījumu darītāji. Tas arī patiesībā ļoti svarīgi. Esam sapratuši skaidri, un te arī vairāk nav ko runāt. Esiet vārdu darītāji, un nevis, jeb ne tikai klausītāji. Klausītājs nozīmē, viņš klausās, viņš sēž, uzņem sevī informāciju, pārdomā to, it kā izdara savas domas un saprot, ko ar to visu darīt. Bet tas viss notiek tikai prātā. Bet ko iesākt? Tikai klausīties, tikai analizēt, tikai izvērtēt, nonākt pie secinājumiem? Šis pants runā, nē. Neesiet šie klausītāji tikai, bet esiet darītāji. Tas nozīmē, domās mums ir ļaunas domas, mums ir labas domas, visādas domas. Jēzus teica, visu, kas ļauns, to atmetiet, bet visu, kas labs, to paturiet. Un šis pants arī aicina ne tikai paturēt visu sevī labo, bet viņu transformēt darbos, tā kā šo labo likt darbos iekšā. Un šos vārdus, šīs domas, secinājumus, kurus mēs esam izdarījuši,
Šis pāns aicina viņus saskaņot ar rīcību. Tātad savus vārdus saskaņojam ar rīcību. Un tagad man ir viens tāds godīgs jautājums jums un arī sev. Vai jūs esat paši aicinājuši kādreiz cilvēkus uz kaut kādu rīcību? Nu, dari to, vai tā rīkojies, ja? Jūs esat varbūt ieteikuši viņiem, ko un kā darīt, bet pēc laika jūs sapratāt, ka jūs paši to nemaz nedarāt dzīvē. Jūs kaut kādas konkrētas norādes dodat. Dari tā, es tev iesaku darīt tā, jo un tā kā pamudinu, bet atnāk mājā, paiet kaut kāds laiks, bet tikko es nemaz tā nedarīju. Jautājums ir, vai mēs drīkstam mācīt citiem to, ko paši nedarām, kaut vai mēs tik ļoti labi teorētiski izprotam. Mēs tik ļoti teorētiski labi izprotam un saprotam, mums ir kāds labs secinājums doma, mēs to mācam, iesakam darīt, bet paši tā nerīkojamies gal galā. Vai mēs drīkstam tā darīt? Jautājums studijā. Nē. Droši arī papildināt, kāpēc tev tā šķiet un tā tālāk. Un arī liekas, kaut kā taviem vārdiem jāsaskan ar taviem darbiem. Jā, nedrīkst. Sorry. Tu var paturpināt domu labāk. Nē, es gribēju teikt, ka nedrīkst būt liekuls un izlikties kaut kā citādāk nekā patiesībā es. Tā man šķiet. Nu, jā, tas nesakrīt ar vārdiem, ka mēs tikko lasījām, kā arī Oskars teica. Mums jābūt atbildīgiem par saviem vārdiem, un ja mēs, varbūt tā īsti nav tāda atbildība par saviem vārdiem, dari tā, un tev būs labāk, bet mums jāsaprot pašiem, ka ja mēs tā nedaram, tad mēs nevaram īsti. Un tad tiem vārdiem īsti nav tāda nozīme. Tik ļoti kāds būtu, ja es pats to pildītu. Jā. Varbūt šeit var papildināt arī ar to, ka tas, ko mēs parādam ar darbiem, nozīmēs cilvēkiem krietni vairāk nekā to, ko mēs viņiem pateicām. Un ar savu pretrunu mēs varam ietekmēt cilvēku uz to slikto krietni vairāk. Viņš paskatīsies, padomās, jā, tu tāds malacis, teici man kā vajag, bet rīkojies savādāk. Tad es rīkošos tāpat. Un tad tā ietekme var būt, tāda krietni smagāka un sliktāka. Viņi var izraisīt kaut kādu milzīgu sašutumu pēc tam otrā un atraidīt varbūt un likt vilties. Es jums šeit pilnībā piekrītu, un es arvien katru dienu mācos to darīt, un Dievs man arī ir vedis tādā posmā dzīvē, ka man ir vajadzīgs un ļoti aktuāls. Bet tad es iedomājos, vienkārši prātā radās arī jautājums, kas notiks, ja mēs sludināsim, ja mācīsim un teiksim tikai tās patiesības, kuri paši mēs pilnībā īstenojam. Tikai tās lietas, kuras mēs pilnībā, 100,000% darām, tikai tās mēs iesakām jau sludinām. Arī tāds interesants jautājums. Es gribu turēties pie tā, ko mēs pārunājam pirms tam un teikt par to āmen. Bet, varbūt arī citreiz ir tā, kad cik pilnīga būs mūsu sludināšana, ja mēs sludināsim tikai un vienīgi to, ko paši pilnībā īstenojam. Es domāju, tas ir vienkārši labs jautājums pavērtēt, kur mēs šobrīd paši esam savā ticības dzīvē. Bet vai varbūt kāds arī var atbildēt šo? Nav arī jāatbild. Es domāju, beigās varētu būt diezgan maz ko sludināt. Ja tā tiešām padomā, man vismaz gadījies tā reizēs, kad stāst kādam cilvēkam kaut ko un saka, kā pareizāk jābūt, un es tagad tajā priekšā brīdī tos vārdus izsaku un spējuši atmiņā attaust kaut kādas situācijas, kad es tomēr neesmu tā darījis. Un es domāju, tad vai es varu līdz galam teikt šim cilvēkam, ka tā jādara, ja es pats to nedaru. Un vēl variants, ka būtu pie to cilvēku atklātam, ka es zinu, ka tā jādara, bet es pats tā nedaru.
Jā, man arī šķiet, kad ja kaut ko tādu dara, kādam cilvēkam ko saka, tad ir svarīgi arī teikt, ka, zini, es arī esmu grēcinieks, un man arī man nesanāk to īstenot, bet es cenšos, tā kā saprast arī to, ka, lai nav augstprātīgi pie šīs te teikšanas. Tā kā saprast, ka es esmu arī tāds pats grēcinieks cilvēks, kā tas, kuram es to saku, un kad mēs visi jau cenšamies uz vienu, tā kā vienu lietu īstenot. Un varbūt arī tā kā, mēs brīžiem tiešām varam kādam pastāstīt, kā labāk izējot no savas sliktās pieredzes. Tā kā mēs zinām, ka darot šādi, būs slikti, un mēs varam dot labu ieteikumu, bet tad arī varbūt ir vērts pateikt, no kurienes mums ir šāda informācija, lai neizskatāmies kā svētie, bet tiešām pateikt par tām sekām, par tām sekām, kuri bija sanākuši mums. Paldies, jā, par jūsu pārdomām. Tās ir ļoti vērtīgas. Šis pants mums noteikti aicina turēties pie šīs pirmās domas, ka mēs saskaņojam savus vārdus ar mūsu rīcību. Bet mēs arī zinām to, cik mūsu patiesība, kur mēs lasām Bībelē, cik viņas citreiz liekas, cik ļoti augsts standarts, cik neaizsniedzams standarts, cik svētas patiesības. Es domāju, lai arī tas mūs nenobiedē, jo tā, es jau šitam galīgi nedaru un viss. Un tā kā atmest ar roku. Mēs varam, noteikti arī, kā Konrāds teica, norādīt, ka draugs piedod, bet arī es vēl neesmu šajā tik stabils, bet es tev aicinu un es pats, un varbūt mēs to varam darīt kopā, un iedrošināt, un tas arī aicina vērtēt mums, kādā Dievs arī tad mums norāda, kādā, ticības stāvoklī mēs esam. Jā, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji. Paši sevi maldinādami, vārds maldinādami. Ja mēs esam klausītāji un ne vārdu darītāji, tad šis pants saka, ka mēs sevi maldinām. Mums laiks ies ar priekšu, man bija jautājums, te ir teikts, kā tad mēs sev maldinām, ar ko tad mēs sev maldinām, ja mēs esam tikai klausītāji. Citos tulkojumos bija teikts, mēs ne sevi maldinām, bet turpat bija teikts, mēs sevi pieviļam. Mēs sevi apmānam, mēs sevi piekrāpjam, pat tā bija citur teikts. Un manas domas bija tādas, ka zināšanas, lai arī cik daudz mēs nebūtu klausījušies, un lai arī cik daudz mēs nezinātu, Bībelē māca, ka zināšanas mūs neglābi. Ka tikai šīs attiecības ar Jēzu, kuras mēs esam izveidojuši, pieņēmuši viņu un sekojam viņam, kā savam labākajam draugam, šīs attiecības tad arī mūs glābs. Un, ja mēs patiesi viņam atsaucamies, tad jau arī mēs sekosim un būs arī šie mīlestības darbi. Bet, manuprāt, Jēzus mīlestības aicinājums ir tik augsts, viņš aicina nest savu krustu, sekot pakaļ, atstāt pasauli, dzīvot pilnīgā kontrastā, būt par pasaules gaišumu šajā tumšajā, grēkiem pilnajā pasaulē. Un šis virsraksts pasaka, ka šie paklausības darbi Jēzum, bet paklausīt Jēzum, sakot viņam, ir tas tikai aiz mīlestības. Es uzskatu, ka Jēzum bez mīlestības sakot nav iespējams, ka viņa aicinājums ir tik augsts, tik cēls, ka ja mūs nepildīs tāda spēcīga mīlestība pret Jēzu, pret viņu, es esmu pārliecinājies dzīvē, ka es to nespēju nest, ja nav. Ja es tikai tā teorētiski kaut ko gribu pildīt. Vot. Ja iesim tālāk, mums vēl ir minūtiņas, centīšos paspēt. Tālāk lasījām, jo, ja kāds ir vārdu, jūs to lasīt, tad lūdzu vēlreiz no tā vārda, jo tad šito daļu. Ok, labi. Tātad, jo, ja kāds ir vārdu klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu mēsīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sev aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Paldies, Levs, vēlreiz. Tā, ekseģēzisti, ar ko šeit ir salīdzināts spogulis? Pamanāt šajā pantā, ar ko šeit ir salīdzināts spogulis? Te ir tā ilustrācija par spoguli, ar ko viņš ir salīdzināts spogulis? Te teikts ir vīrs, seju aplūko spogulī, aplūko,
aizmirst, aiziet prom un aizmirst. Kas tad viņi notika? Un tālāk ir teikts, Kā par to spoguli tu jautāt? jā. Tā Ir kā runa labi, par, labi. Es ir runa vienkārši es nekad nebiju par šo tā aizdomājies, bet tā kā vienkārši vēlāk tur ir teikts, ka tad pirmajā vietā tā kā, jo, ja kāds, nu tā kā, vispirms apstās tajā spogulī un pēc tam, bet tas, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, liekas, ka runā par vienu to pašu lietu, tad es teiktu, ka tas svabadības likums, bet no otras puses gribas teikt, ka, nu, spoguls vienmēr tā kā tas tavs atspulgs, un, ja, un tu tā kā apsies kāds tu esi, un tā kā, bet neņem vērā, un tad arī maldini sevi, tā kā pats, es īsti nezinu, bet, nu, ko jūs esat dzīvēs atvēruši kā vislabāko rīku, uz ko pastīties, kāda mēs patiesībā esam. Spoguls ļoti labi, jā, tas man palīdz katru dienu. Jums arī. Bet kas palīdz visu dzīves garumā? Tev pateikt to pareizo atbildi, ja? Nu, jā, ja mēs sakam to pareizo kristīgo atbildi, tad, nu, Jēzus, jo tuvāk mēs nākam pie viņa, jo vairāk mēs skatāmies uz viņa, jo tad vairāk mēs pamanam paši sevi, tādi, kādi mēs esam, cik nepilnīgi mēs esam, un cik ļoti mums ir vēl jāmainās un jākļūst līdzīgiem Kristum. Šī ir pareizā atbilde, bet no tā nepaliek viņa arī svarīgā, maz svarīgāk. Jā, kāds bija tas joks. Ja nezināt, kā atbildēt uz jautājumiem, tad pareizā atbilde vienmēr Jēzus. Šeit nav lietots vārds Jēzus, šeit ir lietots šī interesanta frāze. Ieskatīsies un paliks pilnīgais svabadības likums. Pilnīgais svabadības likums. Cik interesanti noformulēts. Kaut kas, kas ir ļoti pilnīgs, tāds pabeigts. Nu, tur nav nekā lieka, tur nav nekā nevajadzīga. Tur viss ir bez grēka, vai ne? Pilnīgs, kā Jēzus radīja. Svabadības, svabats brīvs, sinonīms, jā, vārdam brīvs, nesasaistīts, jā. Un likums kā likums. Bet arī Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 32. pantā. Jāņa evaņģēlijas 8.32. Es esmu atvērs Bībeli, atverat arī jums ir par rokai. Jēzus arī te teikts svabadība, te teikts likums ir svabats, ja brīvs, darīs brīvu. Un arī Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 32. pantā. Viņš saka, kad mēs atzīsim patiesību, tad arī patiesība mūs darīs brīvu. Tātad šis pāns runā, ka likums dara brīvu. Jēzus teica, patiesība dara brīvu. Un tad vēl Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļas 6. pantā Jēzus pats par sevi pateica, ka viņš ir patiesība. Tātad arī Jēzus, kas dara mūs brīvu. Tātad mēs varam to visu likt, kad šeit ir runa tiešām par Dievu vārdu, par Jēzu Kristu, par šiem skaistiem Dievu likumiem, viss tādā lielā kopumā. Un tas tā kā ir pateikts, ka tas dara mūs brīvu, tas viss ir pilnīgs, to mēs saprotam, bet ka tas dara mūs brīvus, svabadus. Un tad es domāju, kā likums, kā kaut kādas šīs augstās Dieva prasības, kuras citreiz liekas tik, it īpaši jaunībā, tas vēl vairāk bija tik ierobežojošas, vai ne, tik aizliedzošas. Kā tas viss dod brīvību? Kā tas viss atbrīvo? No kā atbrīvo? No kā tas viss mūs dara brīvus? Piedodiet, lai mums laiciņš ir gājis, es labprāt jums varbūt vienam es varu dot iespēju izteikties, ja kurš grib, lai mēs varam vēl pabeigt. Kā jūs saprotat, kā tas viss, kā viņš mūs dara brīvus un no kā viņš mūs dara brīvus? Ja te teikt svabadības brīvības likums. Mēģiniet padomāt pie sevis tad. Es esmu izdomājis, man arī tas nenāca tik ātri uz sitiena. Tas, ko es domāju, man ļoti patīk viens teiciens, ko es dzirdēju, ka patiesi brīvs cilvēks ir tas, kurš grib un kuram griba saskan ar to, kas ir pareizi un labi un vajadzīgs. Un, man liekas, tā ir tā brīvība, ko Dievs dod, kad tas sirds ir saskaņā
Un tev ir viegli darīt pareizās un labās lietas, jo tā ir tava daba. Tā sirds ir izmainīta, nu, jā, man ļoti patīk piemērs, ka, ja tu pēc būtības esi ātrsirdīgs un viegli aizsvilsties, tev ir viegli aizsvilties. Ja tu pēc būtības esi laipns, tad tev ir viegli būt laipnam un jā, tev ir grūti patiesībā būt nelaipnam un darīt pāri. Un tā ir tā brīvība, ka sirds pamazām soli pa solim tiek mainīta un ir viegli darīt. Un tev ir pilnīgi vienalga, ko dara citi, jo tev gribas darīt to, kas ir pareizi, to, kas ir labi. Un tad ir viegli. Un tad, ko dzīve kopā ar Dievu, ir viegli, priecīgi un skaisti. Jā, paliekot šajā likumā, Jēzu patiesībā, kā mēs Bībelē izpratām, Dievs grib mūs padarīt, kā Jānis teica, padarīt mūsu dzīvi skaistu un vieglu. Es esmu piedzīvojis to, kā ir, kad es neesmu palicis šajā likumā, kādas sekas es esmu sev iegūst par to, ļoti nepatīkamas. Un man nāca prātā doma, ja es tiešām Kristus spēkā un Kristus mainu un darbojas pie manas sirds, lai es paliktu šajā likumā, tad tas man dod šo brīvību no arī, ja atbrīvo mani no šīm nepareizajām sakām, kuras pēc tam man būtu jāizcieš kā rūgtus augļus. Jēzus mīlestībā vienkārši mūs grib no tā visa paglābt. Viņš grib, lai mēs nenobaudam, kā arī reiz Ādams un Ieva nobaudīja šo labā un ļauna koka augli. Tālāk arī pēc tam ir smagi sirds pārmetumi, ļoti smagi sirds pārmetumi. To zina, jā, tiešām tie, kuri tam gājuši cauri, kā ir, kad ļoti ilgstoši, ja neesam dzīvojuši šajā likumā, ja patiesībā, ja īstajā ceļā patiesībā, kas ir Jēzus, tie ir smagi sirds pārmetumi, ar kuriem pēc tam jācīnās par nodarīto, kas ir nodarīts. Un ja es palieku šajā likumā, tad es jūtos brīvs, es jūtos atbrīvots no šiem smagajiem sirds pārmetumiem. Es jūtos atbrīvots no nosodījuma, kurš nenākt vairs pār mani. Jā, es jūtos atbrīvots no šīs starpsienas, kura ir izveidojusies starp mani un Dievu, kad es nošķiros no viņa, ka grēks ienāk pa vidu starp mani un Dievu. Ja mēs paliekam šajā likumā, kā Jākabs to konkrēti raksta, mēs esam brīvi no šīs starpsienas. Un vēl arī turpat Jākaba vēstulē 2. nodaļā, 12. pantā, Jākaba 2.12. Patricija, tev ir atvērts Jākaba 2.12? Jā, tā 2.12. Tā runājiet un tā dariet, kā tādi, ko tiesās pavadības likums. Tik interesanti, paldies. Cik interesanti, kad šeit Jākabs rakstīja, ka šis sabadības likums mums ne tikai viņā ir jāpaliek, un kurš ir tikai pilnīgs, bet izrādās, ka arī tiesās pēc mūsu tiesā šis sabadības likums. Dievs aicina palikt viņā, lai palikt šajā derībā, šajās negribu teikt prasībās, bet tajā, ko Dievs mums ir paredzējis, lai tas viss, pēc tam nepagriežas taisnīgā ceļā pret mums. Jo mēs esam šim likumam pakļauti, mēs no viņa nevaram izvairīties. Te teica, ka tas mūs tiesā, tas mūs skar, tas nosaka mūsu likteni, tas nosaka mūsu mūžīgo likteni. Jautājums ir, vai mēs ar to sadarbojamies, vai mēs ejam pret to. Un Dievs mūs sirsnīgi un mīļi aicina, lai mēs katrs piedzīvotu, cik ļoti tas var būt atbrīvojošs un patīkams. Jā, un tad ir izvēle, ko tad mēs darām. Pēdējais jautājums, ko šis pants saka, ko tad mēs darām ar sevi, kad mēs aplūkojam sevi šīs patiesības un likuma priekšā. Jā, piemēram, svētbrīdī mēs esam ikrīt savā svētbrīdī no Dieva, to visu uzklausījuši, ko tad mēs tālāk ar sevi darām. Un te ir divas izvēles. Pirmā izvēle, kā šeit bija, kā bija teikts, cilvēks, kas to aplūko, aiziet un aizmirst, kāds viņš bija. Aiziet tālāk savā dzīvē, savās lietās, viņam tas nerūp, ko šis uz viņu saka. Viņš aiziet prom no tā un tūlīt aizmirst to. Tā ir viena izvēle, ko mēs varam darīt, bet otrs, kas šeit bija teikts, kas ieskatīsies
Jo arī pirmais ieskatās, redzat, pirmais aplūko, un arī otrais aplūko, jeb ieskatās. Bet viens aiziet, viens cilvēks aiziet, bet otrs viņš paliek. Un te teiks, viņš paliks nākotnē, viņš grib turēties pie tā arī uz priekšu. Viņš paliks tajā. Un Dievs ir pateicis caur Jēkabu, kas ieskatīsies un paliks šajā likumā, arī nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, ja, nebūdams aizmāšīgs, bet darba darītājs, visu, par ko mēs runājām šeit sākumā, tas būs svētīgs savā darbībā. Dievs apsola šo skaisto svētību tiem cilvēkiem, kuri grib tajā dzīvot, kuri grib ar to dzīvot. Un Salamans šīs svētības iepazina, un viņš arī par tām runāja. Un atvērsim vēl pēdējās divas raksturvietas. Salamana pamācību grāmata. Salamana pamācību grāmata, 29. nodaļa un 18. pants. Salamana pamācības 29. nodaļa, 18. pāns. Kurš būtu gatavs izlasīt mums šo raksturvietu visiem? Pagaidiet, atvainojos, varbūt es sajaucu. 29, 18. Jā, viss kārtībā. Jā, tā ir īstā raksturvieta. Pānta otrā daļa precīzāk. Kura nodaļa? 29. nodaļa un 18. pāns. 29. Salamana pamācības. Jā. Ok, es varu nolasīt. Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma, bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības. Paldies, Tom. Vēlos uzsvērt šo domu. Labi tam, kas rīkojas pēc bauslības. Tā ir tā svētība. Tiem, kas paliek šajā likumā, šajā bauslībā, svabadības likumā. Salamans vienkārši skaidri pasaka, ļoti labi tam, kas rīkojas pēc tā, kas tajā paliek. Un otra rakstvieta, turpat Salamana pamācības, tikai aiziesim uz 3. nodaļu. Salamana pamācības 3. nodaļa, 1. un 2. pāns. Man arī nolasīt. Ja tu vari, labprāt, jā. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tavas sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Jā, paldies. Atkal cik vienkārši un skaisti uzrakstīts. Neaizmirstiet šīs pamācības, kā Jāna teica, lai mūsu sirdīs Dievs ieraksta šos baušļus, šo likumu, šo patiesību, Jēzu Kristu. Jo kā Salamans to aptvēra, tā arī viņš mums tālāk Dievu garu vadīts saka, jo tas viss mums piešķirs ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Šīs svētības šeit viņš konkrēti tā viņas uzskaita. Mēs taču visi gribam būt jauni arī pēc 20 gadiem. Mēs gribam jaunību, skaists laiks. Ja gribam sirdī justies jauni, ja vēlamies dzīvē mieru katrā situācijā, kurš grib dzīvot līdz 100 gadiem un vairāk, šeit ir atslēga. Šeit ir atslēga to mēģināt. Ļaut Dievam dzīvot šo dzīvi jūsos. Labs mūžs, ilgs mūžs, labi gadi un miers. Paldies, jā, kad bijāt gatavi ar mani pētīt šo pantu. Un šeit mēs arī varam izlasīt. Jākab 1, 22 līdz 25. Mēs tiekam pamācīti būt Dieva vārda darītāji. Šī raksturvieta pamudina paklausīt Dieva norādēm un tā pieprasa sekojošo. Dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu, savienot klausīšanos Dieva vārdā ar darbību, kas tur ir aprakstīta, un pieņemt svētības,
kuras nāk tad, kad ievērojam norādes Dieva vārdā. Jā. Tālāk man ir piedāvājums, kā mēs darām, vai mēs tagad uzreiz jau, esmu sagatavojis arī šos pārunu jautājumus vēl 2, 3. Kā mēs darām, vai jau mēs tagad dalāmies? Kā teiks vadītāji? Neredzēju, ko atrādīšu, jā? Labi, mums ir IT jaunieši SDA. Tad tie, kas šodien arī pirmo reizi, tagad mums būs saucamās istabiņas, sadalīšanās istabiņas pa mazām istabiņām. Tur man ir 3 jautājumi, es iesūtīju administratoram. Viņš tagad varbūt varētu iesūtīt viņus čatā, lai mēs redzam. Jā. Un Tad, kad esam grupās, jautājumus neredz. Labi, es viņus esmu nokopējis, un arī IT speciālists iemetīs, ieies katrā grupiņā un iemetīs jautājumus. Man viņi arī ir. Es iekopēšu tādā grupiņā, kurai man pievienos. Pastrauji mūs izmet visus. Viss kārtībā. Mums tas pats, jā. Savā digitālajā augšstabā. Piedodiet, es aizmirsu jums ieskicēt arī. Es pat aizmirsu lūgt ar savu pirmo grupiņu. Jūs lūdzāt savās grupiņās, vēl līdz tam man netikāt? Netikām. Labi ir tas, ka mēs esam kopā šajā visā, jo es ir aizmirsu pateikt aicinājumu. Cik mums bija grupiņas? Es pat nezinu. Labi. Oskar, kāda tev bija grupiņas biedri? Man bija Pača, Tīna un Konrāds. Kādu galvenā doma jūs varat pateikt par pirmo jautājumu? Kādos apstākļos mēs ieraugam, cik patiesi ir mūsu paklausība Dievam? Īsu galvenā doma. Kāds no jums? Tad, kad tiekam aicināti darīt to, kas nav tā kā Dievam pagodinoši vai Dievam par labu tādos apstākļos. Bet tikai gribās to iet un darīt, bet tomēr saprot, ka jūs zini, ka tas tikai būtu teorētiski par labu tev, bet zinu, ka tomēr Dievs aicina, nē, to nedarīt. Labi, paldies. Mums kaut kādā grupā bija Jāna. Jāna, ar ko tu biji kopā grupiņā? Es biju grupiņā ar Dāvidu, Justu un Tomu. Labi. Jums ir jautājums galvenā doma par to, kādas svētības jūs kaut vai vienu konkrētu svētību reāli taustām piedzīvot, jūs esat piedzīvojuši paklausot un darot, kā Dieva vārds aicina un saka. Grupas biedri palīdzēs man blakauties tajās. Atceros, ko es teicu, bet man liekas, ka grupas biedri pateica, baigi labas domas arī vēl. Vienu jūs mums varat teikt, droši. Es pateicu, ne par sevi, bet tā doma bija par sabatu ieturēšanu. Daudzreiz tiek likti šķēršļi, neļaujot tev ieturēt sabatu, bet ja tu tiešām pastāvēsi par sabatu, tad Dievs tev, pārliecināsies, ka tev visi tā kā šķēršļi tiks pašķirti malā un tu varēsi tiešām ieturēt to svēto dienu. Brīnišķīgi. Un tad mums vēl bija grupiņa, kurā bija es ar Elīnu un Inetu. Tas laikam tad arī mēs tā sadalījāmies. Inetā nespēja pateikt vai paspēja ļoti steidzīgi, tāpēc, man liekas, tu varētu atkārtot mums visiem kopā to domu, ko tu teici, kur mēs varam mācīties, trenēties, trenēties, paklausīt, kā cienīt, kā mīlēt, un ko mana izturēšanās pret apkārtējiem liecina par manu paklausību Jēzum. Mēs sākām runāt par to, ka visvairāk mēs to visu cieņu, pacietību un mīlestību varam sniegt tieši ģimenē, jo ģimenēs mēs esam tādi, kādi mēs esam, un brīžiem to darīt ir ļoti viegli, un brīžiem mums tomēr ir jāsaņemās un jāsniedz to pacietību, arī jārāda. Un tā doma bija tāda arī
Kā izklausījās otra jautājuma daļa? Ko mana izturēšanās pret apkārtējiem, ko tā pasaka, jeb ko tā liecina par manu paklausību Jēzum? Nu, nevar teikt, ka es mīlu Jēzu, bet tajā pašā laikā izturēties pret cilvēkiem tā, it kā viņi ir krietni zemāki par tevi, vai ne? Jo, ja es mīlu Dievu, tad es mīlu arī cilvēkus sev apkārt, jo viņi arī ir Dieva bērni. Viņi ir tādā pašā stāvoklī, kādā esmu es, un Dievs viņus tikpat ļoti mīl. Jā. Un tad, kad mēs to atceramies, tad mēs varam arī paturēt galvā, ka Dievs ir tik daudz piedevis mums, ka noteikti mums nav tiesības izturēties pret citiem cilvēkiem slikti. Jā. Paldies. Vēl pēdējās 5 minūtes, mazāk. Es vēlos tiešām arī izmantot lūkšanām aicinājums, par ko lūgt šodien, par ko domāt, ko uzticēt Dievam. Mans aicinājums tiešām, lai Dievs palīdz mums ir katram vēl vairāk piedzīvot, cik šis viņa pilnīgais svabadības likums, cik tas ir jauks un foršs. Ka tas tiešām mūs atbrīvo no daudzkārt, ka tas mums dod brīvību, ka tas mums dod vieglumu sirdī, vieglumu dzīvot. Jā, lai tas mums nav atkal kārtējo reizi tas smagais un ierobežojošais visa patiesība un Jēzus un tā tālāk, bet aicinājums ir lūgt un arī teikt Dievam to personīgās lūkšanās, lai arvien vairāk un vairāk, lai arvien katru dienu vairāk mūsu attieksme pret šo likumu, cik ļoti mums viņš patīk, cik ļoti mēs viņu gribam, cik ļoti mēs arī viņā gribam būt brīvi un ar to dzīvot un iegūt šīs svētības. Es aicinātu uz tādām īsām, konkrētām, sirsnīgām lūkšanām. Konrād, ja tev nav iebildumu, es aicinātu tevi iesākt. Tad ir iespēja, es došu kādu laiku, maksimums 2, vēl kuri grib pievienoties, var lūgt. Un tad es kā 4. beigās noslēgtu. Bet ja es jutīšu, kad arī varbūt ir klusums ilgāk brīdi, un ja jūs vēlaties tomēr lūgt pie sevis, un tad arī es arī aiz Konrādu lūkšu, bet es būtu arī priecīgs, ja vēl kāds pielūgt, tad 1 vai 2 vēl kādam būs iespēja brīvi to darīt. Un tad noslēgšais. Mīļais Tēvs debesīs, pateicība Tev par šo vakaru, par ikvienu, kurš pieslēdzies ir šeit, un arī par Miku un Alīnu, ka viņi varēja līdzdalīt mums gan jauku spēli un interesantu, gan arī garīgo daļu. Paldies, kad Tu skaidri savā vārdā esi atklājis mums par savu likumu un par tā ievērošanu. Un paldies arī, kad ticu, kad katram bijis piedzīvojums, kad, ja mēs to ievērojam, kā arī mēs grupiņā pārunājam, tad ir bijuši daudz svētības, ka Tu esi atalgojis šo uzticību un paklausību Tev. Un es lūdzu arī, lai Tu turpmāk mums palīdz būt stipriem un tajā, palikt uzticīgiem un paklausīgiem Tev vienmēr. Dargais kungs, paldies Tev par šiem lūkšanu vakariem, ka varam kopā savienoties, saslēgties un augt un mācīties par Tevi un vairāk arī izprast to, ko Tu esi mums paredzējis un ko Tu vēlies mums. Un, kungs, paldies Tev par šī vakarā tēmu, par ģimenes kalpošanu ģimenē un arī par šo spoguli, kurā mums ir jāskatās un kas mums ir jādara. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu palīdzi katram no mums ikdienas būt savienībā ar Tevi un darīt to, kas ir tīkams Tavās acīs. Un pat, ja mēs reizēm paklūpam un tomēr izdarām pretējo, bet lūdzu, lai Tu savā žēlastībā palīdz mums no tā mācīties un augt tuvāk Tev, kungs. Es Tev lūdzu Kristus vārdā. Amen.
Debes Tēvs, priecājos par katru brīdi, ko varējām pavadīt. Priecājos, kad varējām atkārtot un atcerēties, ka šī paklausības darbi, šis skatīšanās šajā spogulī, likumā, patiesībā, Jēzus dzīvē, ka tas nav pilnīgi, ka tas nav tik skaisti, ja mūsos nav šī mīlestība. Mēs nemaz arī negribam noteikti skatīties šādā spogulī, ja mums nav mīlestība pret šo spoguli. Un kur nu vēl to, ko ieraugam, pēc tam vēl arī pildīt, tad tas viss tiešām kļūst par nastu un kaut ko riebīgu. Bet tāpēc es tiešām lūdzu, šī pasaule māca, ka tavs likums ir ierobežojošs un drūms un tik ļoti smags un nereāls un neizpildāms. Bet es lūdzu, lai mēs būtu tie liecinieki, lai mēs paši izjustu, ka tie visi ir meli, ko pasaule māca, ka tu atbrīvo, ka tu dziedini, ka tu piepildi, ka tu sniedz kaut ko tādu, ko šī pasaule nevar sniegt. Un dari mūs par šī brīvības likuma tiem, kas tajā paliek, lai arī mēs citiem kā liecību varētu rādīt, cik tas ir labs un derīgs un skaists. Pilnveido mūs kā jaunatni Latvijā, pilnveido mūsu kungs uz svētīgiem darbiem, uz jaunām iniciatīvām, uz jaunām domām, pulcēties citos pasākumos arī, pavadi vēl atlikušos vakarus un izdari savu darbu, ko tu gribi paveikt pie mums. Un lai tavs gars arī ar mums šajā vakarā, kur esam, mums dod mieru un atpūtina mūsu naktī, lai jau varam celties ar jauniem spēkiem jau dienā, kuru tu dosi, un tajā būt par taviem lieciniekiem. Paldies, Dievs, ka tu mūs pieņem Jēzus vārdā. Amen.